Čau! Es esmu Renāta Dziedātāja, un šis būs video par adīšanu. Principā visur adīšanas pasaulē noteikti ziniet mani kā Sengīgi Nets, un tā arī varat mani atrast gan Instagramā, gan Raverlī, gan Facebookā, gan arī šeit YouTube'ā. Ko es gribētu palūgt? jau tagad sākumā noteikti iesaku piesakot manam kanālam. Tādā veidā jūs redzēsiet visus jaunos video. Attiecīgi jums atnāks paziņojums par to, ka jauns video ir publicēts. Piespiediet arī zvaniņu, lai šis te paziņojums atnāktu, jo pēc statistikas redzu, ka aptuveni puse no tiem, kas skatās manus video, nav abonējuši, kā arī gribētu palūgt uzlikt īkšķīt uz augšu šim video, jo tas palīdz YouTube'am rādīt manus video arī citiem. Attiecīgi šādā veidā mēs varam palielināt šo te mūsu kopienu, kas ir šeit te YouTube'ā, adīšanas YouTube'ā. Un kopš pēdējo reizi tikāmies, ir visāds foršas jaunas lietas notikušas, un gribu sākt ar nelielu tādu video stāstu par braucienu uz Stokholmu. Mēs ar draudzenēm bijām Stokholmā, un tā kā ielikšu tagad šeit to šeit. Un tad jau tiksimies pēc šī te Stokholmas stāsta. Tad neliels atskats bez mūsu Valentīna dienas brīvdienām Stokholmā, un kopā ar meitenēm 14. februāra rītā devāmies uz Stokholmu. Kā vienmēr, man ļoti patīk lidmašīnā gulēt, un tad šeit pāris kadri no pacelšanās, un tad kā reiz pamodos tieši pirms nolaišanās, un pāris kadri jau tuvojoties Stokholmai. Vajag forši, ka Stokholma ir tikai 1 stundas lidojuma attālumā, un attiecīgi var tā uz nedēļas nogali aizlaisties no Rīgas. Un Stokholmā devāmies uz rokdarbu tādu izstādi, teiksim tā. Izstāde diezgan liela, daudz bišķi kaut kas gan par adīšanu, gan par šūšanu un dažādiem rokdarbiem. Bija diezgan daudz arī dzija, gan ar rokām krāsota, gan arī tāda vairāk tradicionālā vilnas dzija. Bet ļoti interesanti bija apšamdīt, paskatīties arī, kā kurš ir iekārtojis šos te savus stendus, un izstādē norisinājās arī dažādas meistarklases. Kas man ļoti patika šajā izstādē bija tas, ka bija ļoti daudz adītie paraugi no dažādiem aprakstiem, un bija gan, teiksim, iespēja iegādāties gan dziju, gan pašu aprakstu. Tad attiecīgi, tā kā tas, ko tu redzi, kas jau ir uzadīts, tad ir iespēja tādos sava veida komplektos uzadīt, bet bija ļoti forši pastīties tieši paraugus dažādos, un šeit redzēsiet tā dzeltenā jāciņa, tā bija tā, kas mums visām ļoti iekrita acīs, tā ļoti forša. Es gan nepaskatījos, kas tas ir par aprakstu, bet tā bija skaista. Mēs šeit izstādē nosteigājām kaut kādas, aptuveni 2 stundas, iespējams nedaudz vairāk, bet vidēji tā. Un pēc izstādes nedaudz aizgājām vēl uz dažiem veikaliem Stokholmā. No tiem gan man nav īsti nekādu bilžu, bet tad devāmies ciemos pie Zviedrijas Kristīnas, jeb Kristīnas Danenbergas. Viņa mūs uzņēma savās mājās, un tur mūs forši kopā pādījām, un Kristīna mūs cienāja ar ļoti garšīgām vakariņām. Tā kā par to liels paldies Kristīnai, tas bija tāds tiešām jauks vakars piepildīts ar adīšanu un garšīgu ēdienu.
Un tad jau vakarā gājām uz mūsu viesnīcu, kas atradās uz salas. Tad mums bija arī tāda forša vakara pastaiga pa naksnīgo Stokholmu. Un viesnīca arī bija ļoti, ļoti superīga. To mums atrada Ance. Tāda skaitās turistu viesnīca, izteikti tāds hostelis, bet ļoti, ļoti forša tiešām viesnīca. Un, principā aizgājām gulēt uzreiz, kā nokļuvām viesnīcā. Savukārt nākamajā rītā modāmies un arī gājām nelielā pastaigā. Izstaigājām nedaudz centrā veikalus un aizgājām apēst semla, kas ir tāds deserts, ko ap šo laiku no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām parasti ir pieejams šis te deserts Zviedrijā. Un, pēc deserta bija jau laiks doties mājās, un tā mums arī pagāja šīs te dienas, un tā neliela kadri no ceļa uz mājām. Mūsu lidmašīna nedaudz aizkavējās par stundu, un pie izlidošanas šeit redzat, es pirmo reizi redzēju, ka ir tik gara rinda. Principā pirms mums bija jau vairākas lidmašīnas, un šīs te visas, kuras jūs redzat, gaidīja pēc mums vēl pacelšanos, bet brīvdienas bija ļoti foršas, ļoti jaukas, un man liekas, baigi forši ir tā izskriet, aizbraukt, arī aizbraukt pie draugiem, kā mēs aizbraucām ciemos pie Kristīnas Zviedrijā, un vienkārši pavadīt kopā laiku un kaut kā izsprukt no ikdienas rutīnas. Tas tāds īs atskats uz to, kā mums gāja un ko mēs darījām, bet bija ļoti, ļoti forši un ļoti, ļoti forša kompānija. Tā kā es domāju, ka kaut kad noteikti būs vēl jāatkārto. Nu, lūk, tā forši mums gāja Stokholmā. Man liekas, ka bija ļoti jauks brīvdienas, bija iespēja nedaudz izsprukt ārā no kaut kādas ikdienas rutīnas un pavadīt laiku ar draugiem. Jāsaka, ka otrā diena bija ļoti augsta, bet visā citādi bija ļoti, ļoti forši. Un, Stokholma, kā redzējāt, mēs bijām tādā rokdarbu izstādē, un es kaut ko tur arī nopirku, un, tā kā es varu pastāstīt par jaunu dziju manās mājās. Šis ir BC Garden Lochlamond, šādi te. Tā ir 100% vilna, 150 metri 50 gramos, tātad man ir 100 grami šīs te dzijas. Jau kādu laiku gribēju izmēģināt šo dziju, jo man šķiet, ka tā ir diezgan tā kā salīdzinoši budžetīga, un attiecīgi paņēmu 2 ficītes, lai uzadītu kādu aksesuāru, un tad jau redzēs, ja man patiks un ja viss būs forši, tad varbūt es tad meklēšu, kur pēc tam pasūtīt, teiksim, kādam džemperam vai kaut kam tādam, bet vispār man šķiet, ka BC Garden ir diezgan daudz foršas dzijas un interesantas dzijas, un es baigi ceru, ka kāds izdomās, ka varētu BC Garden ieviest arī kādā veikalā Latvijā. Un krāsa ir 11. Un tāds forši sarkans un ar krikumiņiem krāsainiem, principā tāda tvīdīga dzija. Un, tie ir 150 metri 50 gramos, attiecīgi 300 metri 100 gramos. Tas ir tāds, angliski būtu sportveids,
ja zeķu dzijā mērītu, tad 6-kārtīga zeķu dzija tā būtu, aptuveni tāds biezums, bet man šķiet, ka tas ir ļoti forši, un par to, ko es plānoju adīt no šīs dzijas, es varu pie viena pastāstīt par vienu no projektiem, ko es esmu adījusi, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies. Pagājušajā reizē rādīju, ka es nopirku šo te Tinpergint dziju no Sannes Gārna krāsa 2523 Nature Tweed, šādi te. Un šī jau ir, redzēt, tā pustukša fice otrā, man bija 100 grami, 250 gramu ficītes, tā kā dzija jau iet uz beigām. Un es ādu 3 stūru lakatu. Šādu te es sāku te pašā galā mazākajā un audzēju klāt un ādu šādu te lakatu. Druscītiņu notveicēju tagad pirms jums rādīt, lai var labāk saprast, kā tas galu galā iztīsies. Bet principā tāds, diezgan vienkārši pīņu 3 stūra lakats, nebūs liela izmēra, 100 grami, bet man ir plāns, ka es galā noraukšu ar aikordu, un tādu aikordu adīšu arī te šajās te malās slīpajās, bet to es adīšu citā krāsā. Un šeit man ir tāds neliels jautājums jums. Man ir 2 pretendenti uz šo te aikordu. Viens ir šāds te zaļš, kas ir Holstgārna Supersofts, Cloverleaf, tā ir 100% vilna. Pēc biezuma arī dzija tāda pat kā Tinpergint. Attiecīgi, tu varētu būt, teiksim, vai nu šāds zaļais, ja šī te naturālā. Es ceru, ka krāsu kaut kā nebūtu jums parāda, ok. Un otrs variants, ko es iedomājos, man ir šāda te, šis ir Knitting for Olive No Wasteful. Te ir vilna, merino vilna man šķiet, un arī pārstrādāta vilna, kaut kāds procents, bet šī ir Kristīnas no Marumajānas krāsota, tas ir pārpalikums no jakas, kuru es adīju grāmatai Adi un Lolo. Un, metrāža arī, šis arī ir fingering weights, aptuveni 400 metri, 100 gramos, un šis ir tāds brūns ar krikumiņiem, tādiem rūzganiem, bet, un tad otra ideja ir, ka varbūt to maliņu ir jāada šādu te brūnu. Tā kā iekomentējiet, kā jums šķiet, kuru labāk. Un, redzēsim, jo man izstāsta, ka es varēšu diezgan drīz jau sākt adīt. Vai nu zaļu, vai nu brūnu. Man patīk abi. Ja varētu abas vispār būt ideāli, bet šoreiz ir jāizvēlās viens. Tā kā gaidīšu arī jūsu ieteikumus. Bet, lakats adīšu, kamēr beigsies šo te 100 grami. Attiecīgi tā ziņā šis ir forši, ka vienkārši tu adi tik ilgi, kamēr ir dzija. Un tad ir iespēja izmantot visu, kas ir. Un, no šīs te sarkanās, kuru es nopirku Stokholmā, es domāju, ka es arī adīšu šo te pašu lakatu ar pīnēm. Man šķiet, ka arī tāds sarkans būs ļoti, ļoti forši. Un tad man būs tikai jāatrod kompanjons kontrasta krāsas maliņai. Bet es domāju, ka tas nebūs tik sarežģīti. Dzija mājās ir.
Tā kā tā droši vien, ka tā nebūs problēma, bet, jā, tā kā šis arī būs tāds pīņu lakats. Un, kā redzējāt video, esot Stokholmā, es radīju zeķes, un zeķes ir pabeigtas. Pirmo zeķi es pabeidzu Stokholmā esot, un uzmetu otro, un nedaudz tagad pastāstīšu par šīm te. Janvāra beigās es biju veikalā Kamēlijā, un man vajadzēja mazgāšanas līdzekli. Kopš es ādu, es vienmēr radījumiem izmantoju Eukolona mazgāšanas līdzekli, un jā, man bija beidzies, un tad es biju tieši tur rajonā, un es izdomāju, ka es varētu iet un nopirkt to. Un, jā, protams, nevar tā vienkārši iet un nopirkt tikai to, ko vajag. Un es atcerējos, ka Drops Fabel ir iznākušas pāris jaunas krāsas, un es iedomājos, ka būtu diezgan forši pamēģināt notestēt jaunās krāsas. Tagad tās arī, starp citu, Drops Fabel dzija ir atlaides visur, kur var dabūt Drops dziju. Un, jā, šis tā Drops Fabel. Un, attiecīgi, šis ir pirmais pabeigtais pāris. Un šī te, kas ir pamatkrāsa raibā, tas ir viens no jaunajiem toņiem, un tas ir 927. Man šķiet, ka lavandu lauks vai kaut kā tā, Lavender Field. Un šo te raibo dziju es saliku kopā ar zaļu, kas man bija jau mājās, arī Drops Fabel, kā redzēt vēl vecā etiķete, krāsa 118, un man šķiet, ka šis ir Parrot Green, papagaiļa zaļš, un šis ir viens no tādiem zaļajiem, kas man ļoti patīk Drops kolekcijā, principā visās. Es esmu adījusi arī no Drops Daisy šajā zaļajā, un arī no Drops Air šajā zaļajā, tā kā ļoti patīk šis zaļais. Ok, aizlidoju adatu. Viss kārtībā, un jā, no pamatkrāsas man palika vēl pāredzija, tā kā tā ies uz pārpalikumiem, un principā zeķis ir kaut kāds 39. izmērs, es teiktu. Klasisks standarta 1x1 valnīts, vispārējais labiski glūts, papēdis ir rievotajā rakstā, šoreiz uzadīju, un lenta veida urngals, kas ir mans mīļākais. Tā šī ir pirmā Drops Fabel jaunā krāša, kuru es notestēju. Un pabeigts darbs. Zeķis ies uz zeķu kastīti, un noteikti kādreiz tiks uzdāvināts. Nākamā te nav savērti gali, un šīs zeķis arī nav mazgātas, jo ir pabeigta tikai viena. Bet nākamā Drops jaunā krāsa ir šī te, kas ir pamatkrāsā, un es tas, kad sāku adīt, es nebiju pārliecināta, kādas man ir sajūtas par to, un es vēl joprojām neesmu tā, ka 100% pārliecināta, ja godīgi. Bet valnīti es sāku ar arī Drops Fabel 100 krāsu. Šī ir tāda dabīga balta. Šeit vienmēr noderīga dabīga balta dzija mājās. Jā, valnītis. Tad ir šī te jaunā Drops Fabel krāsa. Šādi izskatās ficē, un tā ir 926. Te. Un tad, kad es pirku šo, es ieraudzīju arī ļoti smuku brūnu, kuram es nezinu, kāpēc es nebiju iepriekš pievērsusi uzmanību.
arī tas pats drops Fābel, un tā ir 300. Bet ļoti, ļoti, ļoti foršs brūnais. Principā jāsaka, ka būs jāatzīmē sev kaut kur šo te brūno, jo man ļoti, ļoti patīk. Un to es ieliku papēdī un purvgalā. Jā, atgādinu, zeķes nav formētas. Visur gali, drusciņi notveicēju, pirms jums rādu. Bet izskatās šādi te, un jāuzmet otra zeķe. Un tur būs vēl viens pabeigts pāris. Bet jā, man vienkārši gribējās notestēt tās krāšas un saprast, kā tās izskatās adījumā. Jā, par šo es tiešām vēl joprojām neesmu pārliecināta, kā es jūtos, bet arī tas ir ok, es domāju. Un tā trešā jaunā krāsa, kuru es pamēģināju, ir šāda te. Šī man ļoti patika jau ficē. Tā ir 928. Man atgādina vasaru, pludumali, jūru, jūra un krāsaini lietus arī vai kaut kas tāds. Un, jā, un arī šo es kombinēju kopā ar šo te foršu brūno. Un izmēģināju arī jaunu papēdi. Gribu izadīt visu šo te pamatkrāsu. Tamdēļ es sāku adīt no purvgala, ko es daru arī diezgan reti. Bet jā, sāku no purvgala, purvgals šajā te brūnajā, tad ir šī te jauna papēža konstrukcija priekš manis ar pieaudzējumiem, nebeigtām rindām un tad sādīšanu valdziņu. Un tad adīju līdz man beidzās 25 grami un atkal pievienoju brūno un adīju tā, kas ir valnīts parastais. Viens valnīts un tad pāris rindas labas, lai tā veidos tāds rullīts. Arī šīs zeķes vēl nav mazgāts formētas, jo ir jāsāk otrā. Bet šādi te izskatās 3 jaunās Fābel krāsas. Tīri tā zināšanai iedomājāt. Ja ir interesanti, bet jā, zeķē man šķiet, ka šī ir ļoti, ļoti forša. Jā, šī vēl ir atvērts jautājums. Un šī man ļoti patīk. Man šķiet, ka šī būtu arī ļoti forša kādā džemperī, principā, kopā ar kādu zīdmohēru. Vai, nezinu, 2 pavadienos, vai pielikt klāt, piemēram, dabīgi balto, un viens pavadiens dabīgi baltā, viens šis tā krāsainais, un man šķiet, ka arī varētu būt ļoti, ļoti forši. Bet jā, tas ir tāds zeķu stāsts par to, kādas zeķes tad es esmu adījusi, un jā, principā, šis te pēdējais laiks bija tāds diezgan zeķains, teiksim tā, bet todien, kad es nopirku drops Fābeli, es nopirku arī kamolīti Zauberbolu, un tā ir krāsa 1660. Tā, nekas nefokusējās, protams, ceru, ka jūs redzat kaut ko. Tādi ļoti rudenīgi toņi, brūnīgi, zaļi, dzeltenīgi, oranžīgi, kaut kas tāds. Un, kad bijām Stokholmā, Rūta arī nopirka Zauberboldziju, lai adītu Maselburg cepuri. Tā ir cepure, kurā Ligita Ligita ar, ja YouTubā meklēsiet, kuru, jā, Ligita ir vairākas reizes adījusi jau, un
man visu laiku kaut kā niezēja rokas arī uzsākt adīt šo te cepuri, bet kaut kā nevarēju izdomāt no kādas dzīves adīt. Un, jā, un Rūta Stokholmā nopirka tieši Zauberbola dzīvu cepurei šai te. Un es atceros, ka man taču mās arī ir, un ka es varētu uzadīt, bet cepura izstās šādi te, tā jau ir pabeigta. Tātad masalvaru cepura izstāstīšu. To sākt no šī te gala uzmetot, pieaudzē, āda taisni un tad sāda valdziņus. Kā redziet, iekšpuses daļa man ir citā krāsā. Viens no iemesliem ir tāds, ka es gribēju, lai man paliek 50 grami no Zauberbola zeķiem, lai es varētu vēl zeķus uzadīt. Un, jā, es cepurē izadīju 50 gramus un nogriezu atstāju zeķiem. Un šo te brūno man šķita, ka viņš ir tāds diezgan piestāvīgs un ka būs forši, ka ir iespēja bišķiņ pamainīt. Un šī ir Lana Grossa vintage soks. Man šķiet, ka pirku pagājušajā gadu Jyväskylas dzīves sadīšanas festivālā. Un šeit ir 75% merino, 25% polēmīts, 400 metri, 100 gramos un jā, krāsa 1007. Jā, izskatās šādi te. Salīdzinot ar šopeli, šī ir daudz mīkstāka, tomēr šopelī mums ir vilna, te ir merino, bet kamēr es adīju, no šī te Zauberbola adīt bija daudz foršāk, es nezinu, kaut kā likās, kā ātrāk iet uz priekšu. Nezinu, kamdēļ tā, varbūt arī tāpēc, ka krāsas mainās un visu laiku ir kaut kas ļoti interesants, jo principā tā daļa, kas ir šī taisnā daļa, vienkārši adi uz riņķi un nav tā, ka ļoti interesanti, bet rezultāts ir ļoti jauks. Principā sanāk cepura 2 slāņos un ar atloku. Mana cepura ir arī ar atloku. Atloks nav liels, kaut kā tā. Tā es varētu arī uzvilkt pamērīt. Izstās kaut kā tā. Tāda ļoti raiba svītrēna cepura, bet man šķiet, ka rudenī būs ļoti jauki. Un savukārt, jā, mēs izveram uz otru pusi. Otrā pusē man ir tas pamatiņš, tad sanāk, ka ir šī te gaišāk brūnā dzija. Savukārt atloks ir no Zauberbola. Un tad izstās tā. Bet man liekas, ka ir diezgan ok, ir diezgan jauki. Es ielikšu bildi, es smējos, kamēr adīju cepuri. Es parasti to adīju no rītiem pie kafijas krūzes, jo tiešām, ja tad, kad tiek pēc pieaudzēšanas, tur vienkārši labiskais uz riņķi un nav jādomā. Un es draudzenēm sūtīju bildi, ka cepura ļoti piestāv mani kafijas krūzē. Un, jā, ielikšu bildi, kā tas izskatījās, bet tas ir paveikts darbs. Man šķiet, ka ir ļoti jauki. Protams, var vilkt arī bez atloka šādā te veidā, bet man patīk. Man patīk, ka manām cepurēm ir atloks. Lūk tāda. Es nevarētu teikt, ka ļoti bieza. Droši vien, ka jā, ka tādam rudenim, pavasarim būs ļoti ok. Šobrīd vēl nezinu, vai tā paliks manā skapī, vai es kādam uzdāvināšu, bet šāda te cepure, un es domāju, ka šī nebūs
vienīgā Moselburga cepure, kuru es adīšu. Tad vēl par jaunumiem, par to, kas ir noticis pēdējā laikā. Esmu publicējusi 2 jaunus aprakstus. Viens no tiem ir zeķa zemsedze. Ielieku bildi kaut kur te ar to, kā tās izskatās. Un, tās publicēju, man šķiet, ka pirms 2 nedēļām nu jau. Bet es iedomājos, ka es varētu iedot kādu YouTube atlaidi šeit te, jo tad, kad zeķes tika pirmoreiz publicētas, tad pirmo nedēļu tām bija 15% atlaide, un tad tie, kas skatās šeit un, teiksim, neseko YouTube, Instagramā līdzi jaunākajai informācijai, tad piedāvāja iespēju zeķu aprakstu iegādāties ar 15% atlaidi, izmantojot kodu YouTube 15. Es ielikšu arī lejā apraksta kastītē saiti uz Ravelī un kāds kods ir jāizmanto. Tā ir tāda forša iespēja. Un vēl viens apraksts, kas tika publicēts tikko. Tā kā vēl līdz kuram datumam, 28. februāra naktī, arī iegādājums ar 15% atlaidi, ir kapuce pastaiga pārgājiens. Bet es kaut kad, man šķiet, ka decembrī tādā pirmajā atgriešanās video rādīju šīs 2 kapuces adītas no Donegala tvīda, Kilkara tvīda. Bija man šādas te 2 uzadītas. Un gatavojoties apraksta publicēšanai, man bija palikuši vēl dzīves pārpalikumi, un es uzadīju vēl 2. Viena ir šāda te, tāda diezgan neitrāla, bet man ļoti patīk. Es domāju, ka šī būs tā, kas paliks manā skapī dzīvot, jo jau tāda neitrāla un forša. Ļoti patīk rikumiņi Kilkara tvīdā. Tvīds, šis Donegala Kilkara tvīds iegādājums ir pie Marumajārns. Un es runāju ar Kristīni no Marumajārns, un viņa tā kā man ieminējās, ka viņa varētu uztaisīt un izlikt pārdošanā arī komplektiņus šeit kapucei, un jo te tiek izmantotas 3 krāsas, un principā no katras krāsas ir vajadzīgi 50 grami, un tad var uzadīt jebkuru no izmēriem. Aprakstā ir 3 izmēri. Attiecīgi var izvēlēties arī principā, cik vaļīgu vai piegulošu kapuci vēlās. Tad šis ir vēl viens tagad tāds svaigāks pabeigts darbs, un vēl joprojām man palika pārpalikumi, un es uzadīju vienu tādu, tiešām pārpalikumu kapuci, jo šeit rievotajā adījumā 2 krāsu vietā man ir 3. Tad šī te apseju valnīca ir vēl 4. krāsā, un vēl 2 krāsas ir šeit te. Un, principā ar šo es izadīju visus pārpalikumus, kas man bija no šīm te 3. Man šķiet, ka šis ir tāds ļoti foršs aksesuārs tiešām tādiem pārgājieniem, ejot ārā, iespēja uzvilkt arī tā, kad nav jāliek šalla, ka ir šis te šallas efekts arī, un izskatās aptuveni šādi te.
Un, jā, tātad kakls ir siltumā, te nekur neko nepūš, un man šķiet, ka riktīgi forši tādu uzvilkt ar ziemas jāku un šādi te, un ja ir jāiet, teiksim, veikalā iekšā kaut kur, tad nolaižam uz leju, un tur vienkārši tāds kapucīts, man liekas, kad ir. Šis ir tāds ļoti, ļoti foršs ziemas aksesuārs, bet, piemēram, ja uzveda lielāku izmēru, kā šis te, tad ir tāda forša iespēja, ka var vēl šim te apakšā uzvilkt kādu plānāku cepuri, un tad šo te kapuci pa virsu, un tad vispār ir super silti un forši. Jā, šie te vēl pabeigtie darbiņi, 2 jau bija iepriekš uzadīti, un vēl divas šādas te kapuces balaklavas, vai, jā, kā tās tiek sauktas šobrīd. Un, jā, tas no jaunumiem viss, no tā, kas adīts. Principā arī viss, man šķiet, neko daudz citu nav sanācis adīt, šobrīd ir diezgan daudz darba darbā, un diezgan daudz viss kaut kas ir jādara, un diezgan lielu adīšanas laiku paņem arī Singing Sock Together 2026, un arī tur visu laiku kaut kas ir jādarbojās un jāda un jāizstrādā un jāizdomā. Bet arī tas ir tāds ļoti, ļoti jauks pasākums un kopedīšana, un ja par to vēl neko neziniet, tad arī aicinu apskatīties video manā kanālā par Singing Sock Together 2026, tur būs vairāk informācija, bet jā, šoreiz atvados, sakot tā, un lai forši adīti, un tad jau tiekamies nākamajā reizē.